Tie retais no mūsu valsts vīriem redzēts godinām Latvijas valsts veidotājus viņu atdusas vietās, bet Latīņamerikas bagātās naftas valsts Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro neslēpj gluži reliģisko uzticību savam nelaiķa priekštecim Hugo Čavesam. Viņš atzinis, ka reizēm pat nakšņojot Čavesa mauzolejā bijušajās armijas barakās, kur atdusas viņa mentora mirstīgās atliekas. Tā, protams, nav Latīņamerikas tradīcija, bet tuvība savam skolotājam palīdzot prezidentam rūpīgi apsvērt darāmo valsts labā. Dažam politiķa runāšanās ar mirušu cilvēku naktī var likties savāda. Venecuēlas pazinēji atzīst, ka nekā dīvaina te nav, jo Maduro, kuram pietrūkst priekšgājēja harizmas, lai noturētos amatā, ar visiem spēkiem un izdomu flirtē ar čavesistu grupu. Tādēļ noder gan monologi pie kapa vietas, gan baumošana par to, ka Čavesa rēks esot tepat līdzās. Maduro, kurš sola turpināt Čavesa stila sociālistisko revolūciju, gribēja, lai nelaiķi iebalzamē un parāda tautai gluži kā Ļeņinu Krievijā, bet iecer izjuka. Tik un tā Maduro salīdzina Čavesu ar Jēzu Kristu, sacīdams, ka abu atstātais mantojums esot līdzīgs. Vara atbalsta tendenci portretēt Čavesu kā svēto, izpušķojot viņa ģimetnes kā reliģiskas ikonas, bet prezidents Maduro sevi dēvē par Čavesa dēlu vai Čavesa apustuli. Vēlēšanu laikā Maduro sacēla lielu troksni, kādā televīzijas uzrunā apgalvodams, ka nelaiķa prezidents lidinājies ap viņa galvu maza putniņa izskatā. Putniņš lidinājies arī pirms pāris mēnešiem, lai uzsvilpotu, ka viņam stipri patīkot Maduro prezidentūras laiks. Y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo, entonces silbé. Parito me vio raro.